Labdien! Eiropas mājās šodien esam ieradušies Rēzeknes augstskolā. Sveicināti! Rēzeknes augstskola ir viena no tām, kura nonākusi tādās arī kā krustugunīs, tad, kad vērtē, vai Latvijā vajag tik daudz augstskolas. Mēs sakam, ka Eiropā gandrīz katrs cienījams eirokrāts vai politiķis jums teiks, ka reģioni neattīstās, ja viņā nav viens, domātājs pašā reģiona vidū, un Latgalei gan ir paveicies, viņai ir vesels 2 augstskolas, Daugavpils un Rēzeknes augstskolas. Varbūt tad ir 2 domātāji, vai ne? Bet šoreiz no Rēzeknes augstskolas kolēģiem noskaidrosim, ko reģionam, proti Latgalei, dod tas, ka viņiem ir tāda glauna augstskola ar mehatronikas nodaļu, kurā mēs, starp citu, visus tos glaunos dzelžus, ko fonā redzam, varam nosaukt par mehatronikas laboratoriju. Tad tiksim galā no sākuma, kas ir mehatronika, un tad ķersimies Latgalei pie ragiem. Jāni, jūs studējat mehatroniku jau kuro gadu, jūs laikam vismaz tagad esat iemācījies, kas viņi ir, vai ne? 5. gadu es jau studēju mehatroniku. Mehatronika tas ir elektronikas, automatikas un mehanikas apvienojums. Būtībā tas ir visas tas iekartas, ko mēs sastopam savā dzīvē. Tas varētu būt sākot no tiem pašiem datoru sidierumiem, veļas mašīnām, tiem pašiem modernajiem disku atskaņotiem, kuri paši veic gan mehanisku, gan elektronisko darbu. Tātad būtībā jūs būvējat robotus. Es saprotu, jūs mācaties uzbūvēt robotus, kas vai nu palīdzēs man kaut kur mājsaimniecībā, vai palīdzēs saražot kaut ko, proti kļūst par kaut kādu ražošanas iekārtu. Kas ir tas, ko es te redzu fonā? Viņš nerūc, es saprotu, ikdienā viņš te ļoti skaļi rūc. Jā, ikdienā viņš ir diezgan skaļš. Tā ir Festo laboratorija, ko iegādājas laikam pagājušajā gadā augstskola. Tā it kā simulē ražošanas līniju. Tieši, lai studenti varētu iemācīties, kā strādāt, kā programmēt to sākuma ražošanu, lai viņam jau būtu pieredze, jo bez pieredzes mūsu laikus jau nekur nevar tikt. Jāni, jūs 5 gadus studējat, kas jūs būsiet, kad pabeigsiet? Tad šogad ir aizstāvēšana, ja? Jā. Jūs būsiet maģistrs mehatronikā, man tas vēl Bakalaurs. Bakalaurs pēc 5 gadiem? Un tad 4,5. Ok, un tad tas, principā jūs studējat vairāk nekā kādā citā nodaļā. Un tad jūs būsiet pēc tam maģistrs jādomā vai kaut kas, ko jūs darīsiet? Jūs būvēsiet kosmiskos kuģus? Ir doma mēģināt kaut ko uzsakt savu tieši automātikā Latgalē ražot. Bet tas vēl nav īsti zināms, tur jāskatās, kas būs ar to, jo nevar jau prognozēt neko uz priekšu. Izstāstiet, kas tas varētu būt. Latgalē uzsākt savu ražošanu izklausās ideāli. Priekš nācijas, es domāju, viņi priecājās dzirdēt, ka ir viens šeit studējis latgaļu valodu protošs cilvēks, kuram rūp gan valsts, gan paša, gan sava reģiona ekonomika. Kas varētu izglābt Latgali, ja es jums iedotu Latgali jūsu rokās? Būtībā jebkādas automatikas izveidošana, jo mūsdienas jau visa ražošana cenšas atteikties no tā cilvēka darba spēka un pāriet tieši uz automatiskam iekartam. Līdz ar to es nevaru pateikt tieši produktu. Tas varētu būt sākot no tam pašam zāģetavam automatiskam, no tam pašam virpam, frēzam un visā pārējā līdz jau robotiem. Tas ir atkarīgs tieši no tirgus pieprasījuma. Vai es varu tā pateikt, ka jūs esat gatavs to darīt Latgalē, tāpēc, ka mehatronikas nodaļa, kur studē ne tikai jūs, bet jūsu kolēģi, kas tajā visā ir gudrāki nekā daudzi pie galda, vismaz es rādu uz sevi, ka tā ir daļa no tās jēgas, ka jūs zināt, ka jums būs arī gudri darbinieki, ko pieņemt tajā jūsu iecerētajā uzņēmumā. Protams, tas ir ļoti, es domāju, labs ieguldījums tieši Latgalē mācīt to mehaniskas, to automatikas izstrādājumu, jo tas intelektuālais darbs, viņš vienmēr ir daudz ienesīgāks gan valstī, gan reģionam, nekā vienkārši tie darbinieki, kas veic tos melnos darbus. Kas jums ir vajadzīgs pilnai laimē, lai jūs pēc 3 gadiem, kad es atbraukšu vēlreiz un prasīšu, Jāni, kā veicās, teiktu, tagad es esmu firmas prezidents, man ir 200 darbinieki, mēs ražojam visai pasaulē tādas un tādas iekārtas. Kas jums pietrūkst pilnai laimē? Būtībā pagaidām pietrūkst tieši tā grāda, lai man būtu tā izglītība un, protams, veiksmes. Pagaidiet, grāds jums ir gandrīz jau rokā. Jūs tagad esat redzat visā Latvijā, jūs rāda pa televizoru, jūs esat slavens, jau jums grādu jau iedos, es domāju. Jā, cerams. Bet es domāju, tieši veiksmes tur vairāk pietrūkst, kā jebkura biznesa. Mēs nevaram ņemt vienkārši naudu un teikt, ka mēs pēc gada ienesīsim miljonus. Jo var notikt jebkas, gan ekonomiskajā, gan mehaniskajā ziņā var salust iekartas, var tikt zemestrīces, var vispār sabrukt ekonomika. Rēzeknē zemestrīces nebūs. Es vienkārši teritorijā dzīvojam. Kā piemērus, ka tas nevar to tik uzreiz teikt, ka tas būs tā.
Labi, bet jūs esat ar visu to, ka jūs pats sevi kritizējat, kas viss var slikti notikt, jūs esat apņēmības pilns tomēr to sākt. Nu, mēģināt jau vajag. Ja neviens nemēģinas, tad nekas arī nenotiks. Tas gan, un tad mēs turam īkšķus, lai jūs esat tas, kas sāk un kam izdodās. Tagad, Māri, jūs vadat ideju viesnīcu, tā ir patiesībā biznesa inkubators, kurš atšķirībā no daudziem citiem, kuros, piemēram, Liepājā ir dzimusi baigā foršā biznesa ideja ziepes vārīt kubiskās formās un pārdot. Rīgā ir baigi foršais radošo industriju biznesa inkubators, kurā cilvēki šuj somiņas, lai smuki izskatās un tam līdzīgas lietas. Jūs esat ķērušies riktīgi visai šitai lietai, ko daudz nemaz nesaprot, kas tas īsti ir. Proti, mašīnbūves, mehatronikas, dažādu jaunu, pasaulē pārsteidzošu iekārtu ražošanai. Tas tad ir tā kā ar nodomu, tas tieši Latgalē, nezinu, lētāks darba spēks, tālāk prom no Rīgas var labāk domāt šīs jaunās radošās domas. Kāpēc jūs likāt uzsveru uz to? Tā būtība ir tāda, ka, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs, un to jau arī sen ekonomisti teikuši, ka Latvijas produktam jābūt konkurētspējīgam Eiropas un pasaules tirgu. Tad, lai šis produkts būtu konkurētspējīgs, ir nepieciešams izmantot jaunākās inženieru tehnoloģijas. Un to, ko Jānis minēja, tā ir automatizācija, kas padara šo produktu lētāku, precīzāku, katrs izstrādājums ir vienādāks. Respektīvi, tā jau ir mūsdiena, to nevar apiet. Un Latvijā šī lieta trūkst. Līdz ar to mēs saskatījām to kā problēmu kādus 5 gadus atpakaļ un sākām pie šīs lietas darboties. Izveidojām jaunu produktu attīstības laboratoriju, kur arī tika iegādātas mūsdienīgas tehnoloģijas, kas bija par pamatu mehatronikas programmas tādai izaugsmē un attīstībai. Tad jūs gribat teikt, ka universitāte daļēji pat tāpēc, ka jūs uzrakstījāt pieprasījumu un teicāt, paklau, mēs taisīsim biznesa inkubātoru, kurā taisīs visu tā pa sarežģīto, pa nopietniem dzelžiem. Jo, piedod, tas vārds inovācija ir arī tās kantainās ziepes, kuras Liepājas biznesa inkubatorā, it kā kantainas, tad ir izdomāts, inovēts, ja? Jūs taisat pa sarežģīto un pa dārgo, baigi dārgā likme, tur, viss ok, tā kā sarēķināts, tas rullēs, nāks atpakaļ, lai nav, zin kā, valsts ieguldījusi, Eiropa ieguldījusi, likusi lielas cerības. Kad varēs saskaitīt tos cāļus? Kad būs tie Jāņi un daudz citu dibinātie uzņēmumi? Viņi jau attīstās, bet tā ir, es jau minēju, tā ir mūsdiena un to ignorēt, tas nozīmē vēlties bezdibenī. Vienkārši šīm tendencēm jāiet līdzi un tu nevari iedomāties, nevari konkurēt ar produktu Eiropā, ja tu neizmanto tās pašas tehnoloģijas. Tas pats attiecās uz informācijas tehnoloģijām, tas pats attiecās uz visām automašīnām, mašīnbūvu un tam tā. Skeptiķi teiks, jūs baigi lielo risku taisat, jo tāpat vācietis ir gudrāks, nezinu, vai veicīgāks vai kā, un ķīnietis saražo lētāk. Kāpēc jūs to sintēzi gribat pierādīt, ka to var izdarīt šeit, kur it kā, mums jau neko neražo, ko te vairs atrisināt, tā kapu svētku loģika, tā teikt, latviešos, kad jārunā pie alus kausa. Ķīnietis ir konkurētspējīgs tādēļ, ka lētas darbaspēka izmaksas. Savulaik mēs arī teicām, un arī tagad dažviet turpina teikt, ka Latgale ir konkurētspējīga ar to, ka ir kvalificēts un lēts darbaspēks. Bet tomēr tas nav tas dzinējspēks, kas mūs attīstīs un dos šos te jaunos produktus, ar kuriem mēs iegūsim to pievienoto vērtību. Pievienoto vērtību mēs varam tikai iegūt, ja mēs izmantojam tās pats vāciešu tehnoloģijas, kas ir festā, un adaptējam tās mūsu produktu ražošanai. Bet tad izklausās tā, ka jūs gribat paņemt labāko no izgudrojumiem rietumos, bet vienlaikus ar šo slaveno aizspriedumu, kas varbūt arī nav pareizs, ka Latgalē ir lētāks darba spēks, bet ne muļķāks noteikti, var kaut kā tā kā izkonkurēt. Nezinu, ķīnieti vai to pašu vācieti. Sanāk, ka tās ir kaut kādas tādas Latgales, veiksmes stāsts, ka var lēti un ātri un gudri, jo ir arī visi šie galvenie dzelži pieejami, tikpat moderni kā Vācijā. Tā kaut kā. Nē, ir pasaulīgas tendences, kuras vienkārši muļķīgi ignorēt. Šobrīd, ja uzņēmums attīsta ražotni, viņš noteikti pērk jau iekārtas, kas ir automatizētas,
darbināmas ar datorprogrammu palīdzību. Un šiem uzņēmumiem vajag šos te cilvēkus, šos te Jāņus, kas darbinās šīs iekārtas vai kas iestatīs viņas, lai tālāk jau citi operatori varētu ar viņām darboties. Šobrīd vairāk neviens nepērk tādas virpas, frēzes vai arī pārtiks tehnoloģijā tādas rūpnieciskās iekārtas, kur stāv cilvēki un pārliek kaut ko ar rokām. Ja? Jo tad šis te cilvēku ietilpīgās ražotnes, viņas vienkārši tāda tendence parāda, ka viņas nevar būt konkurētspējīgas. Līdz ar to automatizācija ir vienīgais ceļš, kā to iet. Un Latvijā šī ir bijusi vienmēr tāda vājākā mūsu puse, un Rezeknes augstskola to ir izdarījusi un spērusi platu soli šīm te tehnoloģijām priekšā. Un es domāju, ka šāda klase ir arī paraugs citām universitātēm Latvijā. Kaut kādā mērā jūsu diktāta rezultātā vai pati saprastam, ka mehatronika ir tas īstais, kas nav nekur citur nevienā augstskolā? Varbūt Rīgas Tehniskajā universitātē kaut kā radniecīgi var saskatīt to, ko mācās dažādās specializācijās. Jo daudzās reģionālās augstskolās ir, piedodiet, tāda, kur ir vajadzīga pildspalva, bieza grāmata, atvainojos filologiem, ja, un galds pie kā apsēsties. Tas no kapitāla ieguldījuma, kā jūs esat uzdrīkstējušies, vai ne, viedokļi? Ne jūs augstskolā. Tā bija vajadzība, kas izpaudās ļoti akūti, un šo te mūsu iniciatīvu faktiski arī pie pašiem pirmsākumiem arī stāvēja Rezeknes augstskola, jo augstskola ir viens no mūsu organizācijas dibinātājiem. Un toreiz tas mērķis bija, ka mums visiem kopā jāsaliek tie spēki, lai šo lietu attīstītu. Un tur bija gan pašvaldības atbalsts, gan augstskolas akadēmiskais atbalsts, gan arī reģionālo uzņēmumu, Rebir, Nuk un citu uzņēmumu atbalsts, lai inženieru tehnoloģiju. Jānis ir tāds simbols tam, ja 5 gadus studējis, tad tagad nāk tie augļi. Kaut kādā mērā, jo skaidrs, ka tikai tad, kad Jānis pabeidz augstskolu, tad tās jūsu idejas sāk piepildīties. Jā, Jānis jau ir uzskatāms rezultāts tam, jo ja nebūtu šo te priekšdarbu, ja nebūtu šīs te klases un nebūtu šīs te tādas tā kā orientācijas tajā virzienā, tad droši vien Jānis studētu programmēšanu vai citas, teiksim, citas zinātnes un meklētu darbu tanī, bet Jānis izvēlējies ir pieprasītu profesiju. Cik daudz tādu uzņēmīgu cilvēku kā Jānis no Rezeknes augstskolas nāk tālāk uz šo biznesa inkubātoru, ko jūs vadat, kurā tad saka, klau, man ir ideja, es te gribu tagad šito un šito un šito, un vēl kur tur tie nosacījumi Rezeknes galvenajā ekonomiskajā zonā, un es te tagad šeit izmācījos, šeit attīstīšu biznesu un nebraukšu nekur prom, pasarg Dievs. Daudz tādu ir. Grūti man tagad uz sitienu pateikt, bet manuprāt, aptuveni 10 uzņēmumi, kas ir kuri dibinātājos ir augstskolas absolventi. Daudzos uzņēmumos arī kā darbinieki strādā augstskolas absolventi, bet tomēr es to neliktu kā tādu galveno mūsu panākumu mērījumu, ja? Teiksim, es neliktu uz to lielu uzsvaru reģiona attīstībā, ka studenti nāks un izveidos ļoti daudz uzņēmumu. Es domāju, ka mēs visi zinām, ka tā biznesa vide atšķirās no tā, ko bieži vien akadēmiski runā par biznesu. Un līdz ar to es pieņemu, ka tiem studentiem būtu derīgāk to laiku. Tā arī praksē notiek, ka viņi pastrādā kaut kādos uzņēmumos, viņi nonāk tur vadošajos amatos, viņi saprot, kā reāli notiek lietas, un tad viņi sāk domāt, kāpēc es pats neesmu slikts, es pats varu norganizēt. Jūs sakat, vēl pēc 10 gadiem mēs redzēsim pilnīgi citu vilni tam, kas notiek ar šobrīd jau izlaidumā esošiem jauniešiem. Pēc 10 gadiem mēs varbūt jau aiznākamo vilnu redzēsim. Okay, jo labāk, paldies, Māri. Ilga, jūs pārstāvat tos, kur es saucu par plāno galdiņu urbējiem šajā raidījumā, ja, kur nav mehatroniķi. No otras puses uz jums, protams, filoloģijas fakultāte Rezeknes augstskolā turās lielā mērā, es teiktu, Latgales tāds kultūras savrupums un īpašība. Vai jūs esat tas vienīgais arī garants latgaļu kultūras izdzīvošanai? Proti, ja nebūtu Rezeknes augstskola, tad ko? Latgaļu valoda pazustu. Neviens vairs nerunātu, viss sabruktu, neviens nezinātu, kā smukos Latgales keramikas traukus virpot un tam līdzīgas lietas. Var tā, sabiezinot krāsas, teikt, ka
ne bez jums varbūt tikai personīgi kā cilvēki, bet arī bez šīs filoloģijas atzaras šai universitātē un universitātes kā tādas šai pilsētā izdzistu Latgales liesmiņa. Tad jautājumu ir ļoti daudz, bet varbūt uzreiz vienu repliku par biezajām kladēm, kas ir filologam nepieciešams. Jo šeit ir vairāk aspekti, un es pilnīgi piekrītu Jānim, kurš teica, ka veiksme un ideja, kas atnāk laikus, un kas patiešām arī seko šīm tendencēm, kādas ir pasaulē, tās ir daļa no ne tikai viena cilvēka, bet jāsaka no jebkuras organizācijas veiksmes stāsta. Un par biezajām kladēm, un tad varbūt par to pārējo. Tad mēs šajā brīdī varam lepoties ar to, ka mums patiešām šobrīd ir apstiprināts projekts pēc projekta. Jā, mums ir ļoti liela darba slodze, bet šajos projektos vienmēr ir parādījusies kāda ideja, kas ir pirmā Latvijā. Es teiktu arī 3 bijušajās Baltijas republikās. Jā, par Baltijas valstīm mēs šobrīd nevarētu runāt. Un tāpēc arī varbūt, ka mēs laikus nojaušam to ideju, mēs atsakāmies no biezajām kladēm. Piemēram, labi, Latgales lingvoterapeitiskā vārnīca būs patiešām 2 ļoti lieli sējumi, kuros būs šie 300 koncepti 4 valodās, un kurus mēs patiešām rakstām no sirds, jo vēlamies, lai šī latgaliešu kultūra pirmkārt tiktu apzināta pašam un tiktu parādīt arī citam cilvēkam, kas iebrauc Latgalē. Vienalga, vai viņš ir pārnovadnieks, vai viņš ir no citas valsts iebraucis turists. Un attiecīgi to nekad nedarīt Liepājas universitātē, pat ja kāds latgalis būtu aizceļojis dzīvot un strādāt Liepājā, viņš tādu visdrīzāk neizdarīt. Tādas ambīcijas man bija rakstīt Latvijas lingvoterapeitiskā vārnīcu, bet kolēģi teica, tomēr varbūt mēs tik daudz nezināsim par visu Latviju, varbūt sāksim vispirms ar savas teritorijas aprakstīšanu. Es pilnīgi piekrītu, ka tur ir nepieciešams arī šīs pirmām kārtām jau iedzīvošanās sindroms, ir nepieciešams šis savējās sindroms, un tikai tad tas kaut kas top. Otrajā projektā viens no rezultātiem ir speciālais valodas korpus, un tikko piekdien, 21. septembrī, es biju konferencē Valodas tehnoloģijas un Eiropas Savienības nākotne, kurā joprojām datorlingvistika tiek nosaukt par vienu no prioritārajām nozarēm Latvijā. Kādēļ? Tādēļ, ka, piemēram, šādu studiju kursu pasniedz tikai Liepājā un Reizeknas augstskolā. Un saistībā ar to mēs veidojam speciālo korpusu, kas būs latgaliešu valodai. Jo šobrīd ir skaidra atziņa, ja nav valodas korpusu valodai, tad principā šī valoda ir nolemta bojājai. Cits starpā. Interesanti, ja drīkst iestarpināt latviešu valodu, Tildes, kas paši strādā ar valodu tehnoloģijām. Tilde, latviešu uzņēmums, teica, ka viņi ir apdraudēta. Tieši tā, 21 valodas. Jūsu darba rezultāts var beigties, ka es nezinu, kā ar latviešu, bet latgaļu valoda nebūs apdraudēta, ka var izmirt tāpēc, ka nav pietiekami digitalizēta. Mēs noteikti mēģināsim novērst šo trūkumu un mēģināsim arī turpināt šo ideju. Un ja šis projekts, kura noslēgums ir paredzēts 8. un 9. novembrī, visi aicināt uz tiešraidi, kurā būs konference. Ja šis rezultāts patiešām būs tāds, kā iecerēts, ja šis 1 miljons vārdu savienojumu, tad ir jau nākamās idejas, kā mēs to varam attīstīt, izmantot ne tikai filoloģijā, bet ļoti plašā spektrā, gan uzņēmēja darbībā, gan arī izglītības sfērā. Un tā ir vēl viena niša, kur biezo klādi nomaina datorprogrammas, datorrīki un cits, jāsaka, novators lietas. Un trešā lieta. Ar 1. decembri mums sāks projekts ar nosaukumu Virtuālais muzejs, kur mēs sadarbībā ar Baltkrievijas, Lietuvas un arī tepat Latgales kultūra vēstures muzeju mēģināsim veidot gan tādu digitālo karti, kas sākotnēji bija domāta tikai Viķebskas guberņas ietveros, proti restartējot mūsu vēsturi, bet šobrīd tā kā partneri īsti neatradās, būs drusku plašākā, proti Lietuvas, Polijas lielvalsts reģionā, un arī tas ir tāds projekts, kas vairs nebūs ar biezo klādu saistīts, bet kas būs reāli saistīts ar jaunajām tehnoloģijām. Šeit es gribu teikt tikai to, ka filoloģija droši vien, ka ir iniciators tam, ka Reizeknas augstskolā tika novērtots starpnozares. Jo mēs varam runāt tikai par mehatronikas attīstību, mēs varam runāt tikai, par vienas nozares attīstību, tas nekad nenotiks. Tas nekad nenotiks, ja nedarbosies sabalansēti gan pētniecības līmenī, gan pārvaldes līmenī dažādas organizācijas un arī ministrijas. Un ko mēs šobrīd novērojam kaut vai tajā pašā napā, jā, mēs novērojam to, ka visi priekšlikumi atkal ir tikai attiecībā uz kādu vienu konkrētu nozari.
Un vēl viena lieta, ko mēs novērojam. Ministrijas tā domā nozarēs, un jūs esat iemācījušies, jo domāt nozarēs. Jā, jo tas ir ne tikai nepieciešams, bet principā mēs savā sadzīvē nekad nedomājam tikai par vienu, mēs uzreiz domājam kompleksi, un tas ir vienmēr ļoti svarīgi. Un otra lieta, tur ir visu laiku pie katra punkta rakstīts visu Latviju, un atsevišķos punktos ir izcēlta Rīga. Tad kāpēc ir svarīgs reģions? Ja? Reģions ir svarīgs, lai beidzot līdzsvarot to attīstību, kāda ir Latvijā. Un ja, piemēram, no tās pašas augstskolas, šobrīd, ja mēs runājam, ir 3 prioritārie virzieni, ir nanotehnoloģijas, ja, ir farmaceiti, kas visu laiku tiek izcelti, ja, informācija tehnoloģijas kā tāds tiek izcelts. Protams, tas viss ir nepieciešams konkurēt spējīgs produkts, kas uzreiz varbūt šo pasaules līmeni rada vai vismaz Eiropas līmenim tuvojas. Bet ja mēs nerespektējam to pieprasījumu, kas ir reģionā, un tas nav uzreiz pēc automatizācijas, jo automatizācija atņem mums tāpat nēsošās darba vietas. Ja? Okay, labi, bet, tad šeit ir arī tāda lieta, ja, protams, ka par to var diskutēt, tad šeit ir tāda lieta, ka reģiona augstskola ir nepieciešama vismaz tam dēļ, lai radītu šo līdzsvaru starp to, ko var sasniegt jau attīstīta tehnoloģija, attīstīta valsts, attīstīts lietotājs, un to, ko šajā brīdī patiešām vajag lietotājiem. Labi, Ilga, bet tagad, ja tā padomā, mums ir vairāk kā pusi, kāda 61% iedzīvotāji. Viņi saka, obligāti ir vajadzīga šī reforma augstākā izglītībā, kas postulātos ietver, ka ir jālikvidē pusi no esošām augstskolām. Iespējams, dažas vienkārši apvienosies tās, kas ir privātās, vai kā tā likvidācija vienmēr nozīmē vienkārši izmest no mājas ārā un aizklapēt cietas. Varbūt rektoru skaits būs mazāks, direktorāti būs mazāki un tādas lietas. Kā jūs sakat, tagad, ja mēs slēdzam Reizeknas augstskolu, kas notiek slikts Latgalē? Visi jaunieši, kā Jānis, dodas studēt tālāk. Bet varbūt ir jādomā tieši tā ir kā iespēja, varbūt Liepājā ir jāslēdz, un tad visi kurzem brauks uz Reizekni studēt, un būs, kaut kāds vismaz finansiāls uzrāviens noteikti no tā radīsies, vai arī emocionāli. Es pilnīgi piekrītu, ka izglītības reformai ir jābūt, jā, un šajā gadījumā, protams, ka var runāt arī par šo augstskolu skaitu optimizāciju, bet šī izvērtēšana būtu jābalsta patiešām uz kvalitatīviem faktoriem, nevis uz kādas 1, 2, 3 pēc ierastā principa, es teiktu pēc savienības principa domāšanas, jā, jo mēs principā šobrīd to, ko dzirdam ēterā, tas ir savienības princips, kad ir tikai metropola, kas ir Rīga. Tātad, ja bija padomu laikā vēl Liepājā Daugavpilī, tur vēl atstāsim, citur neatstāsim, jā. Tātad mēs nedrīkstam skatīties arī ar šo atpakaļējošo datumu vai atpakaļējošo vēsturisko parametru. Šai izvērtēšanai būtu jābūt pēc būtības. Un ja, piemēram, Reizeknas augstskolas specifika ir mehatronika, tā ir latgaliešu valodas un kultūras ne tikai aizstāvēšana, bet šobrīd lielā mērā pateicoties Latgalstikas konferencē, mēs ļoti reāli plūcam augļus, jā, jo tūlīt pat būs 5. Latgalstikas konference, tūlīt pat mums tiks apstiprināts standarts. Nākamajā gadā daudz skolas ir gatavas mācīt latgaliešu valodu. Mainās domāšana, mainās ļoti daudz lietas, jā. Tā pamatdoma ir tāda, jā, un trešā noteikti niša mums ir speciālā pedagoģija, mums ir ļoti daudz arī tādu projektu, kas ir saistīti ar konkrētu sociālā riska grupu apzināšanu un arī viņu, teiksim, restartēšana darba tirgu, viņa restartēšana psiholoģiskajā līmenī. Ja? Mums ir savas nišas, un tas nozīmē, ka vienkārši tādi populistiski saukļi ir jāsamazina augstskolas skaits, tā ir tā izmešana no dzīvokļa. Tas patiešām ir diezgan nenopietni. Ja? Tad patiešām mēs izvērtējam virzienus, mēs izvērtējam kapacitāti, un tajās nišās, kur šī kapacitāte ir zema, nekvalitatīva, tur domājam par risinājumu. Vēl es aizrādīšu, ka augstskolām tomēr ir pašnoteikšanās tiesības. Un tas nozīmē, ka tik vienkārši šī reforma, ja, ar kaut kādu atkal kārtējo ministru kabineta rīkojumu, diez vai viņi var beigties, jo šajā gadījumā ir mainījusies paudze un ir ļoti daudz novatoras idejas, kas ir attīstīts Liepājā, Vidzemē, Ventspilī, un kur ir sava niša jau atrasta, kas nozīmē, tas ir vienkārši jārespektē. Un vēlreiz atkārtoju, ka viena lieta ir izcilība, otra lieta ir līdzsvarotība. Ja mēs vienkārši šādi automātiski aizveram lielāko daļu šo reģionu augstskolu, jā, mēs varam panākt to, ka Rīgā patiešām 1 vai 2 universitātes iekļūs reitingā, bet jautājums,
kā vārdā viņas iekļūs tajā reitingā? Vai mums Kas būs? tad ir iemesls, kāpēc jums šķiet, ka jūs neiekļūsiet reitingā? Kaut kas pietrūks, nauda vai kaut kādas studentu daudzums? Bet kas tā kapacitāte ir? Cilvēku resursi elementāri. Kas pasniedzēju daudzums vai gudrība, ka negrib braukt uz Rēzekni, jo Rēzekni ir maza pilsētiņa, ko es darīšu vakaros pēc lekcijām? Tur ir dažādi sasaistes faktori, jā, bet viens no tiem, teiksim, arī rādītājiem, kas uzreiz traucētu iziet uz izcilību, jā, tas patiešām ir cilvēciskās kapacitātes faktors. Bet mēs varam domāt arī otru domu. Mēs varam teikt, Tartu ir otra lielākā pilsēta Igaunijā, jeb trešā, aiz Narvas? Otrā, man šķiet. Otrā, Narva varētu būt trešā. Tagad sāksim ar to, no kura gada Tartu ir augstākās izglītības tradīcijas. Sāksim ar to, jā, jo šeit, jā, ir liela nozīme arī tam, cik sena ir šī tradīcija, un otra lieta, kāds ir bijis arī šis izglītības modelis. Labi, ko jūs, Māri, domājat? Vienkārši par to, mehatronika un latgaļu kultūra, es teiktu. To filoloģiju mazliet latgaliešu, piedodiet, labi, jā, piedodiet, es rīdznieks knapi zinu terminoloģiju. Un latgaliešu kultūra varētu būt tas, ko es uzreiz redzu, kas būtu tā ekscelence, kuru ir jānosargā šeit. Bet no otras puses, šeit var mācīties juridiskās lietas. Un ziniet, man personīgi bija asars, filmējot meiteni, kas bija studējusi jūsu juridiskajā fakultātē pirms 5 gadiem, un, kad bija simtsiltnieku programmas ietvaros, ravēja dobi. Tātad, būdama jurista šeit, viņa bija palikusi bez darba. Ne viņas varbūt vienmēr vainas dēļ, tā bija vienkārši ekonomiskā krīze un ko. Un tad es tā domāju, bet varbūt, ka nevajag juridisko fakultāti arī Rēzeknē. Un nevajag arī Vidzemē uzņēmējdarbību tāpat kā Rīgā. Jums ir mehatronika un tas, un esat ekscelenti mehatroniķi, kas visu Ziemeļa Eiropu ar mehatroniku piepilda, ja? Un tad tā būs tā jūsu ekscelence, ka katrai reģionālajai augstskolai nav jānosedz visas iespējamās studijas. Arī Vidzemes augstskolā šobrīd rullē tik un tā uzņēmējdarbības sākšana. Nevis turisms, piemēram, vai komunikācijas zinātne, ar ko viņi savulaiku kļuva slaveni. Katrs tagad mēģina sagrābt sev jo vairāk, jo labāk, un tad jau tā ekscelence ir izšķīst, ne? Lepojieties ar mehatroniku un viss. Katram reģionam ir nepieciešama šīs iemaņas attīstīt uz vietas. Droši vien šī studente, viņa bija kaut kādas plānošanas plānošanas kļūda. Tā bija varbūt viņas vaina. Varbūt arī viņas vaina, jo tomēr ņemsim vērā to, ka cilvēki pamatā viņi ir slinki, viņi plūst to vieglāko ceļu līdzīgi kā ūdens, pieņemsim, ja? Un viņus nevar tā ātri pamainīt. Tagad uztaisīsim reformu vai aizslēgsim kaut kādas cietu programmas, un viņi ies tajos vārtos. Viņi var neiet tajos vārtos. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama tāda dziļāka plānošana. Tur ir ļoti daudz faktoru. Bet es jums savādāk paprasīšu. Jūs esat arī uzņēmējs, ne tikai šīs biznesa ideju viesnīcas vai inkubātoru vadītājs. Ja jūs tagad meklētu sev labu juristu, vai jūs skatītos uz labu juristu no Rīgas universitātes vai no Rēzeknes universitātes? Un tā pavisam godīgi. Vai nav tā, ka, zin kā, ir katram ekscelences, ko dara, teiksim, jūsu augstskola, un ir tādas, pārējās aiz ausīm pievilktas lietas. Tā pavisam godīgi. Jums ir bijusi taču saskarsme, ka jūs pieņemat darbā juristu, kādas ir atšķirības? Es domāju, ir dažādi, vai ne, cilvēki? Es skatītos uz juristu, kuram ir attiecīga pieredze. Ja man tā darbība ir šeit uz vietas, darbojoties ar vietējiem mēroga organizācijām, tad es arī attiecīgi juristu meklētu, kam ir šī darbības pieredze, paziņu loks un vai pieredze. Ja? Man jurists no Rīgas pat mazāk palīdzētu kā vietējais kāds aktīvs cilvēks. Bet te runā jūsu latgaļu patriotisms vai arī biznesa aprēķins? Nē, tīrs biznesa aprēķins, jā. Ok, labi. Tagad jūs, Jāni, reģionāla augstskola bija tā, jūs pats esat no Latgales un pats Latgalē esat studējis tagad 5 gadus. Jā. No otras puses. Normāli studenti mūsdienās zina, ka bezmaksas izglītība ir Dānijā. Un vispār prom no mammas ir 7 reizes foršāk nekā ar mammu kopā. Kāpēc jūs izvēlēties palikt? Kas jūs uzrunāja? Jo, gandrīz neviens nekad negrib studēt blakus mājām parasti. Es nezinu, varbūt man nav taisnība. Tieši Rēzekne mani saista, ka šī programma viņa attīstas. Pat augstskola attīstas, tiek būvētas gan jaunas ēkas, gan sadarbība dibināta. Un jebkurā gadījumā
tiekot procesā, kur kaut kas attīstas, ir daudz lielākas iespējas nekā tiekot, kur jau viss iet pa vienu sliedi. Bet pagaidiet, labi, pasniedzējai tas bija tā kā sīrups sirdī, bet no otras puses, bet ja nav attīstījies līdz zināmam līmenim, tad jūs varat teikt, pagaidiet, bet vai tas būs labs diploms, kur es saņemšu, ja tas būs viens diploms attīstībā? Viss ir atkarīgs tieši no sākuma, kad es gāju tieši uz šo mehatronikas programmu, bija ļoti teiksim, par tiem pašiem juristiem un par visiem ekonomistiem, viņi nebija pieprasīti. Kāpēc es aizgāju tieši uz inženieriem, jo pati inženieru profesija uz to laiku bija zināms, ka viņa tiks pieprasīta. Un tā mehatronika ar to visu mūsdienu automatizāciju un automatikas attīstību, viņa atkal liekas, ka ir pieprasīta. Jums pat bija doma par to jurisprudenci vienu brīdi? Nē. Jūs uzreiz zinājāt, ka jūs esat tehnisks cilvēks, Man bija, es šķiros starp programmēšanu un mehatroniku. Beigās aizgāju uz mehatroniku tieši tāpēc, ar to domu, ka tā ir jauna programma, līdz ar to tur var būt vairāk iespējas. Un kādēļ jūs palikāt Rēzeknē uz vietas, jo mehatronika bija šeit, nevis, teiksim, Rīgas Tehniskajā universitātē, vai es pieņemu, ka Lilles universitātē Francijas ziemeļos arī ir mehatronika, vai kādā citā reģionālā augstskolā. Tagad ir modē jaunieši, kad trešdaļa, es saprotu no tiem, kas ir beiguši vidusskolu un kļuvuši par studentiem, nav studenti Latvijā. Uzreiz viņi pat negaida kaut kādu Erasmus, kad uz pusgadiņu varēs aizbraukt. Viņi uzreiz brauc un studē visus tos 4, cik vajag gadus. Tur viņiem liekas, ka tur ir labāk. Jā, es arī biju domājis atkal sākumā par Rīgu, par to pašu, bet tur līdz ar to palielinās arī izmaksas. Latgale ir lētāk dzīvot gan tas pašas kopmītnes, gan ēdienas ziņā, gan visā pārējā. Bet tas nav vienīgais, kāpēc jūs studējat. Jūs studējat, lai būtu visgudrākais mehatronikas speciālists vismaz Ziemeļa Eiropā, vai ne? Jums vajag vislabāko skolu, jo jums ir tādas ambīcijas dibināt arī savu firmu. Par skolām tas ir atsevišķs jautājums. Es biju aizbraucis uz to pašu Dāniju pa Erasmus programmu uz vienu semestri. Teiktu, ka tā man bija diezgan liela pieredze, un, protams, Dānijā ir augstāks līmenis tam izglītībam, bet tas būtu nekorekti salīdzināt Rēzeknes augstskolu ar to pašu Dānijas augstskolu. Pēc kā viņu nevar salīdzināt? Pēc finansējuma. Dānijā jūs bijāt galvaspilsētā? Nē, tas bija Horsens Vitus Via College University. Tad viņi neko neatšķiras pēc tādas reģionālās nozīmes ar Rēzeknes augstskolas reģionālo nozīmi. Var teikt, ka Dānija neatšķiras neko no Latvijas, bet atšķirība ir milzīga. Jā, tur ir daudz salas, kas tur vēl tāds. Daudz vietinams. Finanses tur arī ir citas. Finanses, un cilvēki tur brauc no visam valstīm. Tur ir ļoti internacionālā tā skola. Rēzeknē es uzskatu, tas viss var būt vēl priekšā. Jo tā programma viņa pastāv jau 6. gadu, man liekas, tieši mehatronika. Un kas ir izdarīts par šiem 6 gadiem, sakot ar visam tam sadarbībām un laboratorijām un visu pārējo, es uzskatu, ka tas ir ļoti liels darbs. Vai jūs esat droši, ka jūsu studiju kvalitāte un tas diploms, par ko jums, un tas prestižs arī savā ziņā, kas arī tam vienmēr nāk līdzi, vai ne? Jo tu esi no Oksfordas, un tu esi gudrs pēc definīcijas, pat ja tu esi Oksfordā mācījies uz visliktākajām atzīmēm, ja? Vai tas būs gana, lai jūs varētu iet ar lielu tādu rāmīti? Es esmu Rēzeknes augstskolas mehatronikas studijās, šitais ir mans diploms, un man visas durvis atverās. Pēc pieredzes uzņēmumus, ka es biju praksē, un tur, cik zinu, pieņemsim, es atnekšu uz uzņēmumu, viņi paskatīsies manas atzīmes, diplomus, kuras esmu bijis, paņems mani praksē. Bet ja pēc mēneša es neparādīšu labas zināšanas, viņi meklēs citu cilvēku. Nav atkarīgs, ja man būs diploms no Oksfordas vai no Rēzeknes, no tās pašas. Tas ir tieši atkarīgs pēc tā, ko es pats prātīšu. Jūs dzirdējāt, ka Mārim, ja viņš jūs ņemtu darbā kā uzņēmējs, varbūt pat ir tuvāk tā ideja par to, ka viņš ir no Rēzeknes. Māris runāja tieši par juristiem, jo juristam no Rēzeknes ir sakari no Rēzeknes. Jā, labi. Tad jums ir arī kaut kāds latgaļu patriotisma kodols tajā jūsu lēmumā. Ja pilnīgi savs saprēķins, mehatronika man interesē, mehatronika var studēt šeit, un to pašu kvalitāti var dabūt par lētāku cenu tuvāk, tā teikt, mammai. Mammai? Kāpēc mammai? Nē, labi, tēti. Vienalga. Labi, tas ir kā savs saprēķins, tur nevar tu teikt, ka tas bija tieši savs saprēķins. Man vispār, es biju iedomājies palikt Rēzeknes augstskolā par programmētāju. Man iepriekš diezgan labi gāja programmēšana, un pats programmēšanas skolotājs ieteica Rēzeknes augstskolu, ka tie ir diezgan laba gan apmācība, gan iespējas. Bet beigās atnāca pāris draugi, kas bija aizguvuši uz Rēzeknes augstskolas atvērto durvju dienu, un viņi it kā savā starpā viens otru nezināja, bet 3 cilvēki man atnesa tieši programmiņu par mehatroniku. Teica, ka tur tev varētu patikt, tas it kā tās, par ko tu interesējies. Līdz ar to es arī aizgāju uz to mehatroniku, apdomājot
Tā, apdomāju to visu un aizgūs mehatroniku. Un izklausās nenožēlojot nevienu sekundi, vai ne? It kā ne. Nē, nu, ja jums ir vēl ambīcija savam uzņēmumam, tad cepur nost. Tagad no tādas reģionālās attīstības viedokļa jūs arī konkurējat ar Daugavpili? Es nezinu, kurš var paņemt to jautājumu. Jo jūs vienmēr konkurējat, kas ir Latgales sirds un kas ir Latgales naudas maks. Mums ir sadalīts jau šīs tiesības. Ants, piedod, tu esi atkal atpalicis, jā, jo šeit ir tāda ļoti elementāra loģika, vēsturiski. Tātad Daugavpils ir bijusi, lūk, šīs te guberņas, tā bija šī Pārdaugavas hercogiste centrs. Ja? Un tad, lūk, šīs te, teiksim, administratīvās tiesības Daugavpilī patiešām ir. Nu, viņa arī ir bet lielā. No 20. gadsimta sākuma Rēzekne ir Latgales sirds, jo šeit notiek kā kultūras, tā valodas, izglītības attīstība. Līdz ar to mēs esam Latgales sirds un Daugavpils ir administratīvais centrs Latgalē. Tas ir sadalīts. Un ja es būtu naudas maktu turētājs, es teiktu, un tagad nolemsim, kur ir universitāte, vai arī vismaz, labi, sadaliet fakultātes uz pusēm vai kaut ko tādu. Ciem vārdiem, šī konkurence, kas dabiski ir starp pilsētām, starp divām augstskolām, dažādām, protams, arī studiju programmām, kuras nepārklājās daudzos gadījumos, nemaz nav, ka tu vari abās pilsētās vienu un to pašu studēt. Vai tā ir laba vai slikta? Vai šī iekšējā konkurence ir dzinējspēks? Vienu akadēmisko piemēru, un tad Māris varētu papildināt no sava aspekta. Un tas akadēmiskais ir tā, tikko ir bijis programma izvērtēšana, un mums ar Daugavpili ir abiem savas nišas. Mūsu nišas es jau nosaucu. Tā pirmām kārtām ir latgaliešu valoda un kultūra, tā ir mehatronika, tā ir sociālā pedagoģija, kas ir specifiski vēl arī robežsardzes apmācība, kur mums ir sadarbība tiešām ar šo te Valsts robežsardzes koledžu. Ja? Daugavpilī šī niša atkal ir sava, un pirmām kārtām tā ir ļoti spēcīga šī te viss nozares, kas saistīts ar bioloģiju. Tātad vaboļu pētniecība pirmām kārtām, protams, vai ne? Un otrām kārtām viņiem ir ļoti spēcīgi attīstīta salīdzināmā literatūras zinātne vai valodniecība, kas ir drusku cits aspekts. Ja? Un līdz ar to mums ir savas nišas, kur mēs no vienas puses realizējot pat līdzīgas programmas, tas arī tika noteikts šai pašnovērtējumā, atraduši esam savu komponentu. Bet kaut kas no tā visa akadēmiski turpinot to analizēt, ir pieejams arī citās Latvijas augstskolās. Tagad domājot no valsts budžeta tēriņa viedokļa, man gribētos teikt, ka tad Liepājā nekādā gadījumā nedrīkst studēt šito, ko man piedāvā Rēzekne un Daugavpils. Bet Liepājā ir sava niša, ja drīkst papildināt. Jā, bet tieši to es gribētu, jo mēs te bišķiņ mēģinām par Eiropu un inovācijām, bet bišķiņ arī taupīt Latvijas budžeta līdzekļus, vai ne? Nē, un atkal Liepājai un tai pašai Ventspilī, ja es runāju par filoloģiju vairāk, ko es pārzinu, ja, viņām arī ir katrai sava niša, jo, piemēram, Ventspils specializējas vairāk uz tulkošanu, un šīs tulkošanas programmas kā tāds, viņas sit puša arī dzen Latvijas universitātes tulkošanas programma, varbūt izņemot sinoloģiju, ja. Un atkal, pieņemsim, liepājnieki, cepuri nost, viņi ir pratuši tā pasniegt savu filoloģijas programmu, ka viņiem ir kultūras studijas, kas nozīmē, ka viņi sasaist uzreiz kopā šo te filoloģisko pusi ar praktisko kultūras realizāciju. Principā visām reģiona augstskolām katrai ir sava niša. Man būtu jautājums, kāda šai kontekstā ir Latvijas universitātes niša? Tieši filoloģijā. Tas uzbrauciens no latgaļiem. Tas nav uzbrauciens. Jā. Es vienkārši esmu absolvējis Latvijas universitāti un esmu pateicīga patiešām tam sastāvam, kurā es strādāju. Bija runa par procesu un es esmu pateicīga, ka es tiku tieši procesa laikā, jo tajā brīdī mainījās programmas. Bija patiešām ļoti liela arī šī kustība. Un tajā brīdī, kad kustība nav un parasti tradicionālās augstskolas iziet uz to, ka kustība varbūt ir mazāk, jā, tajā brīdī sāks baisas stāsts. Bet jūs pati pieminējāt cilvēku resursus pirms tam. Un cilvēku resursi, ja es esmu profesors Liepājā, es nevaru pie labākās gribas būt arī vieslektors Rēzeknē, kaut vai tāpēc, ka ir 500 km starpā. Šobrīd es varu ļoti skaidri pateikt, ka mums ir 102 vēlētais personāls, jā, no mūsu darbinieku skaita, kas veido 47% doktora grādu esošos, tie ir savējie, kas strādā Rēzeknē, jā. Un šai brīdī, teiksim, tieši tie, kas nodrošina varbūt šo studiju darbu, ar to problēmas nav. Nedaudz lielākas problēmas sāks tajā brīdī, ja mēs runājam par inovāciju, jo ne visi studiju procesā iesaistītie docētāji ir tādi, kas spēj līdzvērtīgi startēt arī zinātniskajā darbā un attīstīt šo inovāciju, vai tā būtu metodiskajā jomā, vai zinātniskajā, vai radošajā. Tur ir tas jautājums, un tas nav tikai Rēzeknes augstskolas jautājums. Tas vispār ir Latvijas augstākās izglītības jautājums, cik lielā mērā akadēmiskais personāls, kas ir iesaistīts šajā izglītības procesā,
dod atdevi vismaz divās jomās, tātad zinātnē un studijās un radošajā sfērā, ja tā ir kultūras akadēmija, piemēram, jā. Patentu izgudrošanā, ja tā ir Lūk, tas ir jautājums, un tas ir izvērtējums nedaudz savādāk varbūt, un nedaudz ar savādākiem instrumentiem nekā šobrīd. Labi, šito es paturu prātā, es gribēju šito attīstīt punktu, Māri, par to dabisko vai nedabisko, dabisko vai nedabisko Daugavpils un Rēzeknes vai tikpat labi kaut kādā reģionālā aspektā konkurence. Viņi ir dzinējspēks vai viņa lieki noēd resursus, līdzekļus un, piedod, Latgalē, kurā dzīvo tikai 4. daļa no visas valsts iedzīvotājiem, pat mazāk laikam. Ja? Šobrīd mazāk kā 4. daļa. 2 augstskolas varbūt Latgalē nemaz nevar atļauties. Ja rēķina vienkārši finansiāli, nevis emocionāli. Manuprāt, liekas, ka to tā finansiāli nevar rēķināt. Mēs varam parēķināt, varbūt Latvijas universitāti vai pārcelt uz Stokholmu būs lērtāk. Varbūt. Mēs tā nedrīkstam rēķināt, jo pašā sākumā mēs runājam, ka ir nepieciešams tas gudrais, ap kuru notiek kaut kādas lietas, un augstskolas spēlē ļoti lielu lomu reģiona attīstībā un arī valsts attīstībā. Un līdz ar to ir augstskola ap sevi veido to vidi, to buljonu, kur veidojās tās izcilības, kristalizējās tās specializācijas, un ar ko tad šī vieta ir īpatnēja, un ar ko viņa var būt lepna un zīmēties visā pasaulē. Labi, bet tas tad ir, tādā, saprotot, ka tas buljons šajā gadījumā ir Latgali kā teritorija, ja? Kā jeb valsts. Jo tikpat labi, kāpēc nē? Nē, mēs tos mērogus varam Mehatronikas buljons jau būtu svarīgs, man liekas, arī priekš liepājniekiem. Nē, mēs varam apstāties pie Rīgas robežām, ko mēs redzam visos strateģiskajos dokumentos. Šobrīd, ja šī izglītības reforma tiek realizēta tā, ka reģions un iepratim, jāsaka, centrā atrodošamies šiem te augstākās izglītības fundamentiem un ēkām, ja, tad sanāk tā, ka mēs pabeidzam ar Rīgas robežu. Vai ir domāts par to šai reformā, ja patiešām tā ir mehāniska? Bet es nekad mūžā nepieļauju tādu domu, ka tā ir mehāniski. Ja? Līdz ar to šī specifika parādās katrā no šīm reģionu pilsētām. Ja, ja mēs pieļaujam to sliktāko variantu, tad mēs Latvijas robežu zaudējam ar Pierīgu. Jo principā Mārim ir jāpiekrīt. Jebkurā vietā, kur ir šī augstākās izglītības iestāde, uzreiz izveidojas arī pilnīgi cits inteliģences slānis, pilnīgi cita domāšana, attieksme, potences, iespējas un tā tālāk. Cits jautājums, vai ir veiksmīga sadarbība, pieņemsim, ar uzņēmējiem, ko mēs šobrīd visu laiku arī darām, vai ir veiksmīga sadarbība ar ārzemēm, ko arī jebkura reģiona augstskola dara, jā? Vai ir, Māri, kāds piemērs, kuru var pateikt, viņš ir tā kā varbūt dzimis vēl nenoformulēta ideja vai kaut kas, dzimis šeit Rēzeknes augstskolā, kas tālāk ir šis produkts, ko Latgale tālāk turpina ražot, ko kāds uzņēmējs ir noķēris kaut kādu, varbūt tikai kā fluīdu gaisā. Varbūt tas ir pat fizisks patents, kas ir pārpirkts no universitātes un kļuvis par biznesa pamatu. Jo ja ilgi par to runā, tad teorētiski kādu dienu tam jānāk ir atpakaļ, vismaz produktu veidā, vai ne? Šobrīd varbūt tas ir tikai varbūt tādā sākotnējā procesā, jo mēs runājām iepriekš par to, ka mums ir nepieciešami šie instrumenti, tā pati mehatronika, jā, tas ir tikai instruments, lai mēs varētu šīs savas nozares, savus produktus attīstīt. Līdz ar to, manuprāt, kad mēs arī Latvijā pārāk maz skatāmies uz tiem resursiem, kas mums pašiem ir, kaut vai kūdra, vai māls, vai sapropelis, un tajos iekšā meklējam kaut kādas izcilības produktus, ar ko mēs varam būt savādāki vai ar ko mēs varam nest pasaulē jaunu. Šobrīd mēs ļoti daudz mēģinām kaut ko kopēt, un kopējot mēs diez vai nāksim klajā ar kādu super jaunu produktu. Bet tas process ir sācies, un es domāju, ka šīs idejas jau īstenībā dzimst, es varbūt tagad nenosaukšu uzreiz, bet es pārliecināts, ka ir cilvēki, kas ir uz pareizā zara, uz pareizā virzienā.
Labi, tad mēs pēc kāda laika vēl gribam, kā teikt, sarakstiņu ar labumiem. Visdrīzāk kā nācija, kura galu galā līdzfinansē šo universitātes uzturēšanu. Tas ir pilnīgi, man liekas, dabisks jautājums. Tagad, vai mēs varētu cerēt, ka kādu dienu kāds no Rēzeknes augstskolas pie nosacījuma, ka viss turpina augt tādā straujumā, kā Jānis saka, te viss aug un zaļo un super, ka mēs dabonam kādu Nobela prēmiju? Jo es esmu dzirdējis tādu apsvērumu, ka mazās valstīs kā Latvija, pat Latvijas universitātes mērogu domājot, var necerēt, ka kādreiz kāds tiešām būs Lomonosovs piedzimis Latvijas universitātē, ka vienīgais, kas ir jādara šai universitāšu sistēmai tādā valstī kā Latvija, ir jāuztur kaut kāds tas intelekts, par ko jūs runājat. Vienkārši jāuztur tās zināšanas, jāizplat jauniešiem, jācer, ka varbūt kāds būs veiksmīgāks, neveiksmīgāks, ka šie nebūs nekad Oksfordas, Kembridžas un tādu brīnumu stāsti. Kad tikai cik tāda, es nezinu, biblioteka, kur šīs zināšanas tiek krātas un nodotas tālāk, bet neatklāti fantastiski pasaules vēsturi, Higgsa bozonu, laikam šajā universitātē neatklās nākotnē. Grūti spriest. Man arī liekas, ka Nobela prēmijas fakts nebūtu tas, teiksim, kritērijs, pēc kura izvērtēt atkal reģionālās augstskolas, viņām ir cita nedaudz funkcija, bet, protams, ka labākie no labākajiem varētu, teiksim, parādīt kaut ko Nobela laureātu cienīgu. Es domāju, ka tā pati unikālā lieta, kas ir saistīta ar latgaliešu valodu, ka noteikti tur ir iespējams arī nākt pasaulē ar kaut kādiem jauniem... Ilga kādreiz? Jā. Ko? Ilga, varbūt valodniecībā piešķir? Nē, paldies, es esmu literatūras zinātnieks un visi valodnieki, kas šobrīd skatās, atkal saka, droši vien, ko viņi var ņemties, viņi jau vispār nav pat valodnieci. Ne par to ir stāsts. Stāsts ir par izgudrojumiem. Man ienāca prātā divas lietas. Pirmā lieta. 5. 6. oktobrī RTU rīko pirmo izgudrojumu izstādi, un no Rēzeknes augstskolas ir pieteikti 2 izgudrojumi. Pirmais ir saistīts ar universālo vadīšanas iekārtu, ko, piedodiet, es vienkārši pastāstīšu sev saprotamā valodā, jā. Tad ar mobilā telefona palīdzību es varu ieslēgt, piemēram, kamīnu. Ka viņš uzreiz sāk degt. Gudrā māja, ja? Lūk, bet, piemēram, tas ir diezgan bīstami, droši vien, ka to nevar nemaz stāstīt, kā tur tehnoloģija. Padomā, ja ar mobilo telefonu Es domāju, elektrisko kamīnu. Nē, man vismaz varbūt vajadzēs precizēt izgudrojumu izstādē. Varbūt, bet es jau nobijos uzreiz, ka tas būtu bīstami. Un otrs izgudrojums man ir tuvāks, jo tas ir saistīts ar Latgales lingvu teritoriālo vārnīcu, ko mēs arī esam pieteikuši, kā es jau teicu. Principā mēs esam smēlušies šeit austrumu pieredzē, un vairāk šādas vārnīcas ir tieši Krievijā, bet, pieņemsim, Rietumē Eiropā to ir krietni mazāk, vismaz man neizdevās analogu atrast, jā. Līdz ar to mēs mēģināsim arī startēt ar šo. Bet par izgudrojumiem runājot, atkal tur vajadzētu tehniskos puišus, kas varētu vairāk par to pastāstīt, bet tomēr Viļānos esot tādi puiši, kas esot izdomājuši skaņu ieraksta celiņu uzlabojumu, kas esot izmantots Gradzena pavēlnieku filmēšanā. Un viņi to esot iemācījušies no Konstantīna Raudivs, kas ir asūniets, un kas ir vienkārši nodarbojies ar parapsiholoģiju. Tas tā. Var teikt, pirms 50, ja nevis 60 gadiem. Jā, un mēs tos parapsiholoģijas ierakstus varam dzirdēt, un saka, ka tie, kas nodarbojušies ar parapsiholoģiju, vismaz Amerikas Savienotajās valstīs ļoti daudz, un, protams, ka viņam bija piekritē arī Eiropā, ka maz trūka, lai arī Raudivi tuvotos šim faktoram. Pirmkārt, es teiktu tā, vai Latvijas rādītāji šajā gadījumā es neiebilstu, ja tiek radīti inovatīvi produkti, kas patiešām konkurē pasaules tirgu, un farmaceiti, tā varētu būt tā nozari, jā. Jā, bet vai mums uzreiz ir izcilība? Es jau teiktu, lai Latvija normāli attīstītos, mums ir nepieciešams šis ļoti augsts un ļoti labi arī elementārā sadzīvē nodrošināts vidējais slānis. Un tad mēs varētu sākt domāt par izcilībām atkal. Ja? Jo, ja mums visu laiku ir jācīnās par eksistenci vai visu laiku jāpārkārtojas kārtējām reformām vai jāraksta kārtējās birokrātiskās atskaits, vai mums ir laiks domāt par izcilību? Ja? Labi, pasakiet man tikai, ja es pareizi saprotu, augstskolām viens uzdevums ir mācīt studentus un izglītot cilvēkus, kur varbūt ar laiku, kā Jānis, ir nolēmuši kļūt par uzņēmējiem ar zināšanām, kas šeit iegūtas, bet otrs ir attīstīt to tradicionālo
jebkuru zinātnes jomu, un tur ir vajadzīgi, es saprotu, zinātnes institūti. Tie ir doktori, kas tur strādā un pēta kaut kādus Daugavpilī. Jums kaimiņos, piemēram, ir viens ļoti, es teiktu, jauns cilvēks, kurš nodarbojas ar pārklājumiem, kurus būtībā uzsmidzina, uzpūš uz jebkuras virsmas, un tā ir jau kļuvusi par saules bateriju. Nu, es saprotu, viņš ir diezgan tuvs, ar citu, jau kaut kam, ko varētu pārdot kā patentu. Piemēram, Reizeknas augstskolā kaut kas tik praktisks arī var nākt ārā. Tiešām patentējams lietas. Mums ir arī zinātnes institūti. Jā, mums ir institūti un ir arī patenti. Cits jautājums, vai šie izstrādātie patenti uzreiz arī atbilst tā darba tirgus prasībām, vai viņiem uzreiz ir tāds uzņēmējs, kas to ir gatavs ieviest ražošanā. Ja? Šeit varbūt ir tā drusku disharmonija, bet jebkurā gadījumā ir gan institūti, gan arī iespējamie šie te ražošanas produkti. Bet vai mēs varam saprast, ka Reizeknas augstskola nav augstskola, kas izpilda pasūtījumu tikai reģionam, ka kādu dienu viņi spēs izpildīt pasūtījumu civilizācijai? Daugavpils augstskola, piedodiet, ka es jūs salīdzinu tikai tāpēc, lai asins jūsos uzvārītu, ka Daugavpils augstskola, izdomās kaut ko, ko vācieši, spāņi, japāņi, visi lietos mums pasaulē. Ir ļoti žēl, ka šobrīd klāt nav Andris Martīnovs, bet atkal viņa students varētu varbūt sīkāk pastāstīt. Es kā netehnisks cilvēks varu teikt, ka Andris Martīnovs ir iesaistīts nanotehnoloģiju izstrādes procesā, un viņš strādā pie tādas vielas izgudrošanas, ko uzklājot uz lidmašīnas spārniem, nodrošina tur viņai nerūsējamību. Māri, palīdziet, lūdzu, ko vēl viņi nodrošina. Jā, izstāstiet, kas tas ir? Jā, Nezināt? Jebkurā gadījumā tā doma ir tāda, ja, ka, protams, ka viss ir atkarīgs arī no personiskās zinātnieka, teiksim, ieinteresētības. Un tas noteikti nav tā, ka es iebilstu pret izcilību vai pret konkurenci Eiropas tirgu, bet man jau šķiet, ka gan Eiropas projektu nosacījumi, gan arī tie dokumenti, ko mēs izstrādājam Latvijas teritorijā, viņi uzreiz ir domāti varbūt tādam līmenim, kas neatbilst realitātei. Un tāpēc ir vajadzīgi abi līmeņi, jā? Bet nekādā gadījumā nav izslēgts, un tieši mehatronikas jomā un arī atsevišķi izņēmumi noteikti informācija tehnoloģijās. Es ļoti ceru arī, jā, protams, ka tie noteikti būs unikāli produkti, un viņi jau šobrīd ir unikāli. Kaut vai speciālais latgaliešu valodas korpus. Tā skaitā, protams. Māri, ko tu saki par visu šito jēzgu, ko es pacēlu tiešām, vai ir jāuztur kaut kāds intelekta līmenis, vai jāaudzina ekscelences šajos institūtos un šie izgudrojumi jau tādā citā līmenī? Vajag uzburt to vidi, kurā šīs ekscelences augst kā sēnes. Es pēkšņi atcerējos vienu piemēru. Arī viens uzņēmums, kas bija tā kā dibinātais šeit mūsu organizācijai, visiem zināmā rūpnīca Rebir, kura jau ilgus gadus strādāja un savā jomā viņa attīstīja kompetenci. Bet produkti, ko viņi ražoja, bija kā tirgus pieprasīja, kā Padomju Savienības tirgus pieprasīja, standartizēt un tam līdzīgi. Šobrīd daudzi no rūpnīcā gadiem krājušiem patentiem tiek attīstīti kā produkti, tā skaitā arī viens šāds produkts attīstās biznesa inkubatorā. Tas ir jauna tipa elektrodzinējs, kurā darbības mūžs būs 10 vai 100 reizes, neatceros no galvas, garāks nekā šobrīd esošie analogi. Un tajā brīdī Rebirs vairs, es saprotu, nekonkurēs ar ķīniešu izstrādājumu, kā viņš faktiski šobrīd tirgū konkurē ar cenu, ar vienu lētu ķīnieti, un Rebirs nevar tāpēc uzlikt 2 reizes augstāku cenu, un tajā brīdī viņš jau pārdos par pavisam citām cenām, ja viņš tiks līdz galam, šajā projektā. Šobrīd no Rebira atdalās jauns mazs elements, jauns uzņēmums, kurā ir gan pieredze, kas ir krājusies laikā, kad tas bija patents attīstīts vēl Rebira rūpnīcas laikā, gan nāk šī kompetence no akadēmiskās puses un attīstās patents, kuru iespējams pirks Bosch un citi elektroinstrumentu ražotāji, kas jau ir izrādījuši interesi par šo jauno tehnoloģiju. Rebira izgudrojums iespējams kļūst par kādu cita liela brandname sastāvdaļu, bet tas nekas, galvenais, ka viņi varbūt ražos to tieši šeit, vai ne? Nē, viņu attīstīs šeit un pārdos kā licenzi. Bosch viņu varēs izmantot, samaksājot par to atlīdzību. Un attiecīgi Rebirs vairs nebūs nekāda lētais darba spēks pie konvejera, bet faktiski kļūst par tādu izgudrotāju. Vai šis mazais Rebirs, no Rebira dzimušais. Būs šī izcilība.
Bet redzēt, kas ir nepieciešams, lai šī izcilība attīstītos, ir nepieciešama vide. Bija vajadzīgs Rebirs, kas ilgus gadus darīja to, ko viņš darīja. Bija vajadzīgi tur cilvēki, kas arī tur konstruktori, kas darbojās ap tām lietām, kas bija Rebiram svarīgas, bet viņiem kā cilvēkiem, viņiem nāca jaunas bet svarīgi, ka ar 2 kilometru atšķirību no šīs mājas līdz Rebiram tepat, jeb tikpat labi Eiropas mērogā citi teiks, arī 200 kilometru starp Rīgu un Rezekni ir gana tuvu arī Rīgas Tehniskajā universitātē un Rebiram šādas sadarbības auglis varēja auglīgi ienākties. Svarīgi ir, kā es jau minēju, tā vide, kur notiek tā miedarbība, cik tālu tie elementi izplatās. Mēs iepriekš runājam par Daugavpili, tad, ja nemaldos, ap Feimaņiem ir tā dabiskā robeža, kur cilvēki ir jau izsenis braukuši vieni uz Rēzekni un tālāk nedaudz tie jau braukuši. Tas ir tā kā pusceļš starp Rēzekni un Daugavpili, ja? Braukuši uz Daugavpili. Tā ir tāda dabiska robeža. Ja tas Rebirs atrastos jau Feimaņu tajā pusē, tad droši vien šī izcilība attīstītos Daugavpils universitātē. Bet tā kā tā ir teritorija, kas apgulst apkārt Rēzeknei, tad tas attīstās šeit, un tas parāda to nepieciešamību, ka tādai videi tiem elementiem jābūt, lai attīstītos. Man tik un tā visu laiku ir tāda sajūta, ka mēs runājam par kaut ko, kas dod labumu Latgalei kā reģionam un tikai. Vai jūs varat dot man labumu arī visai Latvijai kā ekscelenta augstskola, tad šajās savās jomās, kur jūs esat ekscelenti? Piemēram, cik daudz studenti no Rīgas mācās? Mums ir viens jautājums no skatītājiem. Cik rīdzinieki brauc uz Rēzekni, tāpēc, ka šeit var dabūt to, ko citur nevar dabūt? Precīzi es nepateikšu, noteikti es varu pateikt precīzi, cik ir šajā brīdī no Rēzeknes novada un Rēzeknes rajona, jā, tie 40% no studējošo skaita. Ja mēs rēķinām, ka uz šo gadu studējošo skaits ir 2000, jā. Ar rīdziniekiem ir tā, un tur ir droši vien katram savu pieredze, piemēram, arī filoloģijā, ik pa brīdim parādās rīdzinieki, viņi pat tiešām nav daudz, bet viņi visu laiku ir, jā, vai pieņemsim arī Vidzemes novada pārstāvi vispār kā tādi. Un pamatā tas ir tas sindroms, ko nosauc Ancis. Es negribu studēt tuvu mājām. Jā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, pieņemsim... Tas ir tāds jauniešu galvā. Tas jau nav dēļ jūsu kvalitātes. Tas ir dēļ tādas sajūtas, otra lieta, es pilnīgi nepiekrītu, vismaz par filoloģiju. Es neesmu pētījumu veikusi un neesmu izsekojis, kā ir citur, jā, bet arī šobrīd mums ir kursā smiltēnieši un tikko ir beidzis arī rīdzinieks. Ja otra lieta ir tas, ko mēs piedāvājam. Un, lai cik tas dīvaini neliktos, viena ir latgalstika, otra, kas filoloģijā ir arī šobrīd unikāla. Mums maģistra līmenī iespējams studēt paralēli 2 augstskolās, proti Vītola Dižā universitātē un Rēzeknes augstskolā, un iegūt 2 diplomus. Mums šī pieredze ir. Jā. Tieši valodniecībā, jā? Jā, tieši filoloģijā. Un mums arī šobrīd... Vienā dienā 2 diplomi, tad, kad beidz... Nevienā dienā tur ir 2 aizstāvēšanas procedūras. Tātad viena ir, vispirms ir Lietuvā, pēc tam ir Latvijā, pēc tam tiek pieņemti lēmumi un abās augstskolās ir 2 izlaidumi. Tas ir Savienībai, jeb nē? Ko nozīmē pateicoties Eiropas Savienībai? Studēt paralēli Rēzeknes un Braitonas, teiksim, Amerikas augstskolā kādu dienu, ja jums būtu tāds līgums, jeb tikai tāpēc, ka Eiropas Savienībā abas ir šīs valsts Lietuva? Īstenībā tas ir mūsu savstarpējais līgums, savstarpējais augstskolu līgums, bet, protams, ka Eiropas Savienībai ir kāda loma, tā daļēji palīdz sekt finansējumu, ja? Jo ir skaidrs, ka studējot 2 vietās, vienā vietā noteiktā studijas ir par maksu, un tādā veidā, protams, ka šis Eiropas Savienības finansējums noteikti arī tiek izmantots. Jā. Tā ka, tā ir tāda lieta. Es vēl par tā iepriekšējā jautājumu gribēju pateikt, ka pie mums, piemēram, biznesa inkubātorā daudz klientu vai jauno ideju turētāju īpašnieku brauc uz mūsu inkubātoru, jo mums ir šī specializācija jaunu produktu izstrādē. Tas vēlreiz mums ir pierādījis, un es gribu teikt, ka tas ir labs piemērs, ko ņemt, kā šīm reģionu iestādēm vajadzētu specializēties kaut kādā jomā. Un daudz klienti pie mums brauc tādēļ, ka mēs to protam. Gan biznesa inkubātoriem, gan augstskolām, ja? Jā, protams. Tā ir tā vide, kur veidojās šie uzņēmumi, kas ir apkārt, kur ir augstskola, kas akadēmiski šo te nozari attīsta. Un kopā tas veido to vidi buljonu un mūsdienīgi sauc par klāsteri. Tas, laikam, būs jautājums pie tā paša iepriekšē. Kāda ir Rīgas niša Latvijā, jūs domājat, šajā pašā kontekstā?
ko Rīga varētu tādu, ko nevar Rēzekne, varbūt jums ir arī vēl kāds savs? Rīga noteikti ir atpazīstamāka pati ar savu vietu un nosaukumu. Bet jums ir mehatronika un teiksim, valodniecība. Latgales kultūras izpratnē jūs teicāt, un robežsardzes tā ir tāda specifiska lieta, vai ne? Tas ir tāds profesionāls pasūtījums no robežsargiem, es pieņemu, un tā. Žurnālisti labi no Rīgas nāk. Jā, tiešām, bet reti, jā. Līdz Latgalei parasti žurnālisti kautrējās braukt. Ko Rīga varētu izdarīt? Ja domā, kā Latgaļiem vienmēr patīk tas ko Rīga varētu izdarīt? Dažreiz varbūt drusku padalīties tajā finansējumā, ko piešķir Eiropas Savienība. Varbūt godīgāk sagriezt to pīrāgu, ko sauc par finansējumu. Jā? Varbūt rēķināties ar to, ka Latvijas robežas nav pierīga, kā es jau teicu, bet ir drusku plašāka arī tā Latvijas teritorija uz visiem galiem, ne tikai uz Latgales pusi. Jā? Vēl noteikti varētu būt arī ciešāka sadarbība. Jā. Es nesūdzos īstenībā, teiksim, tieši filoloģijas programmā mums ir ļoti laba sadarbība ar Latvijas universitātes ļoti daudziem, jāsaka, speciālistiem, un tas patiešām notiek, bet tas notiek atkal personālī līmenī. Šādā administrēšanas līmenī Rīga varbūt varētu pamācīties no jebkuras lauka teritorijas arī atsevišķas lietas, kuras būtu jāsaglabā identitātē, un tās varbūt palīdzētu arī Latvijas vārdu nest godprātīgāk, atbildīgāk pasaulē. Būtībā nevis profitēt uz to, ka dzīvo lielā pilsētā, bet būt tikpat lepniem, kā jūs esat par sevi, vai jā, ne? Protams. Jo rīzniekiem dažkārt tā lepnība izpaužās vienkārši, es no Rīgas atšujies. Tieši tā. Ar šo... Jāni, ja jums būtu iespēja tagad reformēt, ir daži studenti, kur saka, nekādā gadījumā nevajag reformas, ir baigi forši, kā ir. Ko jūs reformētu augstākās izglītības sistēmā tieši no šitā aspekta domājot? Es nezinu, arī Preļos iedibināt vēl 3. Latgales augstskolu vai Balvos, varbūt, lai godīgāk uz ziemeļiem jau Latgala arī ir, vai ne? Tas ir diezgan grūts jautājums. Tas būtu tas pats, ka es jums prasītu par šīs iekārtas darbību. Lūdzu, neprasiet. Es nesaprotu neko no augstskolām, ne no tam finansēm, ne no tā budžeta. Kā es varu kaut ko reformēt? Bet jūs esat students, kurš ir izbaudījis to tagad 5 gadus. Kas jūs neapmierina tajā, ja jūs domājat tieši no tā, es nezinu, tu Rēzeknē studējis, skaidrs, vai ne? Un es esmu toties Rīgas Tehniskajā universitātē. Apmēram, varbūt no tā arī aspekta, varbūt no kaut kāda, ko jūs, ne jūsu, bet pasniedzēja Ilga saka par kaut kādiem finansējumiem, kas varbūt kaut ko risina. Es nezinu, man dažkārt par finansējumiem tas ir diezgan grūts jautājums. Mums valstī vispār ir tā problēma, ka valsts ir sadarīta uz Latviju un Rīgu. Tas līdzīgi kā Krievijā ar Maskavu. Nav vēl tik traki, bet līdzīgi. Līdz ar to tas ir grūtāk spriest, jo tajā pašā Rīgā viņa dzīvo daudz vairāk cilvēku. Līdz ar to tur arī dot lielākus finansējumus. Bet varbūt tieši tā ir problēma. Varbūt tieši Rēzeknē atvedot šo ekscelenci un to studentus tai līdzi, to atrisina gan pašas Rīgas pārspīlēto uzpūtības problēmu, gan Latvijas problēmu kā tādu. Rēzeknē ar to pašu mehatroniku viņa jau taisa to unikālu programmu, kuras nav it kā nekur vairs Latvijā. Bet par 5 gadiem nav iespējams pusi Rīgas pārvilkt uz Rēzekni. Pat, ja mēs būtu te ļoti finansēti, cilvēkiem jārada tas priekšskats, lai viņi zinātu, ka tā ir pieprasīta profesija, ka var braukt uz to pašu Rēzekni studēt. Un tad šeit pat Rēzekne mums sanāk diezgan viegli tieši tas, ka mēs varam celt tas pašas jaunas ēkas, jaunus korpusus, tas ir daudz lētāk nekā Rīgā. Jā, tas gan ir punkts, ka no valsts budžeta viedokļa uzturēt augstāko izglītību ārpus pilsētas un likt mācīties, nevis patiesībā iet strādāt un dažreiz uz sesijām atnākt, vai ne? Kā ir dzirdēts, var vienā otrā universitātē izmaukt cauri. Šajā universitātē var tā? Man liekas, ne. Jūs tiešām mācāties no rīta līdz vakaram, nevis strādājat darbā un vēl bišķiņi arī studējat. Ir kas strādā, ir kas studē, tas ir atkarīgs, tā ir vairāk atkarīgas tieši atzīmes. Ja cilvēks spēj strādāt un mācīties, lai viņš strādā, bet viņam jau nebūs tas visas rezultāti, viņam jau nebūs tik labi, jo viņš nedosies 100% mācībām.
viņš to vienkārši apvienos ar darbu. Ko jūs sakat? Jūs teicāt, studējusi pat Latvijas universitātē, un tagad, kad esat pasniedzēji šeit, esat stingra un 5 tikai laižat studentus ārā no savas fakultātes. Ja? Citiem variem no rīta līdz vakaram te urbi vairāk nekā Rīgā. Filoloģijas viens no atbaidošākajiem kritērijiem ir tieši pasniedzēju prasības. Un mums ir ļoti daudz teikuši mūsu absolventi, ka, mīļie pasniedzēji, ja jūs vēlaties studentus, jums ir vienkārši nedaudz jāsamazina savas prasības. Nu, viens absolvents tur sēž nedaudz tālāk, viņš varētu varbūt arī papildināt šo stāstu, ja? Bet ne par to ir runa. Es varbūt papildinot Jānu drusku citu aspektu gribēju vēl atgādināt, ja? Kur ir tā problēma un kāpēc mēs visu laiku pie tās vides ķeramies un kāpēc mēs visu laiku arī delām šo finansējumu. Kāpēc aiziet uz Rīgu? Aiziet nevis tāpēc, ka tur ir kvalitatīvas studijas un nevis tāpēc, ka tas ir tālāk no mājām, bet tāpēc, ka tur ir iespēja atrast darbu. Pie kām, ja es nestudēšu, tas ir nestrādāšu savā specialitātē, es atradīšu jebkādu darbu. Rēzeknē vai tai pašā Daugavpilī vai arī Liepājā šāda iespēja ir krietni mazāk. Ja? Un šeit arī ir jārēķinās, ka tas ir viens no faktoriem, kas ir Rīgas pievilcības, jeb lielas pilsētas pievilcības faktors. Kaut gan, ja es to jūsu argumentu pagriežu otrādi, es teiktu, un varbūt labi, ka Jānis neatrada šo darbu, kamēr studēja, ja es pareizi saprotu, kas notika, jūs arī nemeklējāt, jo citādi nerastos galvā doma ar šīm zināšanām šeit iegūtām dibināt savu uzņēmumu, kas savukārt kopumā ir vajadzīgāks nekā viena, atvainojos, bet varbūt tā būtu darba vieta, kaut kādā tipiskā studentu, piedodiet, pizzērijā, ja, vai kur students var piepelnīties. Varbūt labi, viņš varēja sev veltīt, koncentrēt veltīt. Es pilnīgi piekrītu par studiju laiku, bet runa ir pēc studiju laiks arī. Ja? Tā kā šeit ir komplekss skatāmies, mēs kompleksi skatāmies šo situāciju, vai ne? Un tas ir tas problēma jautājums. Tagad, cik procenti no šīs augstskolas studentiem jūs domājat šajā reģionā? Es zinu, ka ne visi atnāk uz biznesa inkubātoru, bet faktiski domā par savu biznesa sākšanu. Jo es saprotu, zinātnē jau paliek nelielākā daļa absolventu, vai ne? Zinātne ir dažiem tikai, kas paliek paši par pasniedzējiem vai pētniekiem tālāk. Cik viņi savukārt ir uzņēmīgi paši pēc tam? Es zinu, ka pasaulē vispār skatās, ka 5% cilvēki ir spējīgi būt par līderiem. Biznesā, politikā, jebkur. Man liekas, ka uzņēmēja darbība ir saistīts tāds faktors, kā spēja uzņemties risku. Un daudzi no studentiem, kas turpina mācības tālāk maģistrantūrā, es domāju, ka tie vairāk ies šo te akadēmisko ceļu un būs iespējams zinātnieki, strādās pie jaunu fundamentālām lietām. Droši vien tie, kas atrod sevi jau studiju procesā, ka tie varētu būt arī tie uzņēmīgākie un tie, kas to risku mazāk baidās un tādā veidā arī vai uzreiz, vai arī nedaudz vēlāk kaut kad savā dzīves gaitā šo uzņēmumu dibināt. Bet atbildot uz jautājumu, es redzu, ka jaunie cilvēki arvien vairāk un vairāk skatās uz uzņēmēju darbību kā uz tādu bez tabū lietu, un kāpēc gan nenoreģistrēt uzņēmumu, es varu kaut ko jau darīt jau tagad, kaut kādas pakalpojumus. Varbūt, ka vairs nebaidās no tās nopietnības, kas varbūt tajā ir, un ir gatavāki riskēt. Gatavāki varbūt darboties. Tajā ir arī augstskolas nopelns kaut kāds, kad iedrošina skatīties kaut kā uz lietām realistiskāk. Noteikti, jo augstskola arī rada tādas iespējas, kuras uzņēmēji izmanto. Un, ja ir iespējas, tad rodas arī uzņēmēji. Vai es pareizi saprotu, tad no tāda Latgales biznesa inkubātora vidas, kur jūs ne tikai skatāties uz augstskolu, ko var piedāvāt, bet vispār kā inkubēt idejas un uzņēmēju darbību un uzraut, tā teikt, Latgalei asinsriti augšā. Varbūt, kad šai augstskolai vai reģionālai augstskolai loma nekad nav kļūt par zinātnes, pētniecisku tādu, bet drīzāk tādu ļoti praktisku universitāti, kurā iemāca mehatroniku, lai attīstās mehatronikas uzņēmumu vesela jūra šeit, kaut vai visā Latvijā. Man nav žēl, ka nevajag spļaut pāri tam, kam nevajag spļaut, ka vajag ļoti praktiskas lietas mācīties šeit un nevis augsto zinātni. Es domāju, jums piekritīs liela daļa uzņēmēju, ka mums nav vajadzīgi šie zinātnieki. Mums vajadzīgi, kur man ir uzņēmums, man vajadzīgs darbinieks. Es nevaru atrast frēzētāju vai automatizācijas ekspertu vai
vai to pašu juristu Vienīgi pieņemsim uzreiz man jāsāk sevi kritizēt, bet tad tā būs vienkārši profesionāla skola ar visaugstāko izglītības iespēju. Nē, bet atkal, lai šie speciālisti rastos, ir jābūt kādam, kam ir aiz viņiem tas nākamais līmenis, tā izcilība. Un tad jau vajag to fundamentālo redzējumu. Ilga, jūs gribat fundamentālo zinātni arī Rēzeknes augstskolā? Nē, šajā gadījumā es noteikti arī teikšu to, ka lietišķie pētījumi tām ir jābūt uzsvarā, ja? Un patiešām, ja rodas šīs izcilības, tad ir arī fundamentālie. Bet nevis par visām varītēm, jo arī šobrīd izvirzītie kritēriji, kādi ir zinātnē, piemēram, citējumība, piemēram, patentu vienkārši jāsaka iesniegšana un skaits, ja? Viņi ir diezgan mehāniski. Jo, piedodiet, atvainojiet, ko atkal Latvijas attīstībai dos tas, ja visi zinātnieki, piemēram, šajā gadā sarunās, un tagad cels citējumības indeksu, un visi rakstīs, es nezinu, Web of Knowledge vai Skops, vienalga kuram, ko tieši mums Nē, Nobel prēmija mums nebūs, bet mums nebūs arī tā ražošana attīstīt, un līdz ar to šeit ir vajadzīgs līdzsvars, un tieši par to ir jādomā arī reformu sakarā, ja? Ka, protams, ir nepieciešams noteikti tiekties pēc kvalitātes, ir nepieciešams noteikti arī uzlabot šos rādītājus, bet tas noteikti nav darāms, es neteiktu varbūt tik agresīvi, bet tik noliedzoši attieksmē pret reģionu, jo reģionam ir sava niša, ir sava arī, teiksim, attīstības iespēja, ir savs redzējums un ir arī, sava inovāciju joma. Jā? Tas ir jārespektē vienkārši. Tieši tā, un liels paldies jums, Jānis no Mehatronikas fakultātes, jau gandrīz, es saprotu, bakalaurs, Ilga no filoloģijas nodaļas Rēzeknes augstskolā, un Māris Igavens vada ideju viesnīcu vai patiesībā Rēzeknes biznesa inkubātors. Sirsnīgs jums paldies, man kļuva mazliet skaidrāks, man liekas, vajag jūs reģionam, un varbūt tiešām pēc kāda laika būs arī kāds izcils latgalis, kurš saņems arī Nobel prēmiju. Kādu dienu tam vajadzētu notikt? Es ceru, ka mani sirmie mati to izturēs. Es nedomāju, ka tas ir tas, pēc kā mums jātiecās. Ka daudz šie kritēriji un reformas, pēc kurām mēs tiecamies, viņi nav tas, ko mums jāsako. Drīzāk šeit politikai jāskatās, ko tad īsti reģionam vajag. Ministrijai būtu jāskatās, ko tad vajag. Nav šīs te politikas. Vai arī jādod vairāk pašam reģionam lemtspēju un tad pats izlēmj, un ja kļūdās, tad pats arī strebja to putru. Labi, bet par to kādu citu reizi. Mums liels prieks, ka izdevās tik praktiski arī runāt ar jums, un sirsnīgs paldies arī par atklātību un par savā ziņā arī paškritikas elementiem, kas arī ieskanējās. ESMāja.lv turpinās arī šajā rudens sesijā ar līdzīgām sarunām. Esat aktīvi un piedalieties arī jūs ar saviem jautājumiem vai Twitterī vai sūtot mums iepriekš jautājums pa e-pastu. Šis mums Eiropas mājā ir inovāciju mēnesis, un tāpēc mēs mēģinājām saprast jūsu lomu visā šajā un nebaidieties no vārda inovācija. Viņa ir gandrīz visur. Labs ir, uz redzēšanos šoreiz no Rēzeknes. Ar labvakaru. Kāpēc ar labvakaru? Uz redzēšanos vienkārši. Vēl jau no vakara.